Čau! Nu, ko, mēs īstenībā šodien esam, jūs esat divas no četrām, diemžēl, jo Aija uzrakstīja, ka viņai tur grūti, kaut kas tur viņai neiet, un Viņam tur Viktorija, kārs, laikam, kaut kāds. ok, jā, un Viktorija atkal vispār ir, man liekas, es nezinu, vai viņa joprojām vēl Krievijā ir, un viņai grūti vispār ar tiem sakariem un tā. Jā, tā Kad kā, neko cauri nelaiž. jā, un tas internets tur arī, man liekas, nav normāls. Jā, bet ok, man prieks, ka jūs vismaz atnācāt, jo es ticu, šis tāds pirmsvētku laiks, kad viss kaut kas notiek un nu, ir ko darīt, bet es gribēju vienkārši iečakoties ar jums tās, kas ir. Varbūt jūs varat vienkārši īsumā pastāstīt, kas notiek tā kā jūsu dzīvēs, varbūt kaut kādas atklāsmes vai kaut kas, ko jūs tā kā, kas ir savādāk pēc spēles tieši. Krist vēl sāk. Kristis sāk domāt. Un tagad vispār tieši pirms šī zvana sāk domāt, kas mainījās un saistībā tieši ar tām tēmām, ko runājām spēlē. Man personīgi dzīvē tagad es teiktu, ka mindsets ir ļoti mainījies, un tas tā kā ir the main thing, kas ir mainījies. Tas, kā es skatos situācijām, man pirms spēlē bija man tas, ka es jūtos mazliet guilty par to, ka man dzīvē iet labāk un aizvien labāk un labāk, un ka es gribu to luxury un visu kaut ko tam līdzīgu. Un tagad es jūtu sev iekšā, ka vispār nav vairs nekādas tādas sajūtas, ka ir ok. Un es sapratu, ka tas bija tikai manā galvā, tā ka no apkārtnes īstenībā nekādas zīmes vairs nenāca, ka būtu kaut kādi potenciāli, nezinu, ka kāds vispār kaut ko teikt par to, ka tas ir kaut kas slikts vai tam līdzīgi. Un tas bija Oh, un tā wow. īstenībā tāda viegluma sajūta. Es vēl arī vairs nesamierināos ar kaut ko, kas man ne līdz galam, pieņemsim, patīk un ir pa manam. Es vairs tā kā don't settle for less, kā teikt, vai ne? Tikai tāpēc tas ir pieejams. Jā, un vienkārši ķeru tos momentus, ir kaut kāda tāda sajūta, ka es sevi nododu, vai es varu iestāties par to, lai es tiešām justos ļoti labi un, kā teikt, kā karalienes enerģijā. Jā. Nu tā. Baigi interesanti, ka tev vairs nav apkārtnē nenorāda. Tas, kas tev bija iepriekš, tā kā tev tā apkārtne pamainīsies, ka tev vairs neviens neaizrāda par to, ka tu tur par luxury kaut ko. Jā, par tiem ceļojumiem es tagad ļoti brīvi jūtos, tā kā stāstīt, ka man tālākie plāni, man vairs nav kaut kāds tāds, nezinu, tā nērti par tādām lietām. Tagad tas ir forši no tāda aspekta. Jā. Super. Forši. Paldies. Jā, jo īstenībā, teiksim, tā spēle uz tevi atstāja kaut kāda veida iespēju tādā ziņā, ka tu viena kaut kāda atziņa vai viena atklāsme, kas tev malās pa galvu pa šo laiku kopš spēles, jo, pieņemsim, man parasti ir tā, ka es esmu bijis kaut kur vai kaut ko piedzīvojis, un tad ir tāda kaut kāda viena lieta, kas visu laiku tā kā, pa ko tu domā un kas tev ir tā kā ietekmējusi. Varbūt no citiem cilvēkiem, kas viņiem notika spēles laikā, piemēram. Tā atklāsme arī noteikti būtu tā, kad tas, ka es jutos neēt par kādu konkrētu lietu manā dzīvē, ka tas bija vienkārši pati savā galvā es to biju izdomājis, ka tā ir un ka citi kaut kā jūtās, lai gan tā īstenībā nav. Un tas vienkārši sāku saprast, ka varbūt ir arī vēl citas lietas, par ko tā ir, vai ne? Ka kaut kas mums neapmierina, jūtamies neērti par kaut ko, ka tas vajag paanalizēt un saprast, ka varbūt mēs paši tiešām esam to izdomājuši, un tā visticamāk arī ir. Jā. Un tā īstenībā tā ir skaitās tā projekcija, kad tu tā kā uzprojicē savā galvā kaut ko, vienalga, vai tas ir par otru cilvēku, vai tas ir par sevi, tu kaut ko uzprojicē, kas īstenībā patiesībā nemaz nav patiesība. Un tu notici, un tad tu dzīvo attiecīgi, tu tā kā visu laiku pieņem kaut kāds lēmums tikai dēļ tā, ka tu esi tā izdomājis, lai gan nav pierādījumu tam. Jā, interesanti. Forši, paldies tev liels. Jā. Jo liekas, ir īstenībā pagājuši tikai 2 nedēļas vai pat vairāk bišķiņi, bet tāds sajūta, ka tas ir noticis,
krietni vēl vēlāk, iepriekš vēl, ka tā sajūta tāda, ka tas bija it kā tikko, bet īstenībā pirms 2 mēnešiem, piemēram. Ka tik daudz, kas noticis tādā ziņā, vismaz es gribēju teikt. Jā, labi, forši, paldies. Paldies tev. Jā, ok. Ilze, varbūt tev arī ir kaut kas sakāms? Par ko tieši? Kādas tev ir šīs sajūtas pēc spēles? Kas mainījās konkrēti tev? Es baigi ilgi domāju, ko man vispār teikt, un pati ilgi domāju, ko man vajadzētu domāt un teikt. Bet es teiktu, ka es vairāk sāku kaut ko konkretizēt, kaut ko saku vairāk darīt. Man visu laiku bija tāda doma, ka es kaut ko nevaru rādīt, vai tas nav kā nav labs un kaut kas tāds. Tad es tagad kaut kā mazliet atklātāk eju uz tām lietām. Uzdāts man kaut kāds Mendels izdomājis kaut ko melodramatiski iepustot Instagramā. Iepustot, pateikt visu, ko es domāju. Pat neskatījos, kurš skatās un kurš ko komentē. Perfekti. Jā, jo es atceros to tavu stāstu, ka tev bija grūti tur kūku ielikt vai vēl kaut ko, un kad tu arī īstenībā tik daudz enerģijas domām par to, vai šis ir ok vai nav ok. Tā kā kaut kā sāku pieņemt, ka man nav jābūt perfektam no visām lietām, jo es arī kaut ko mācos, un tā kā es drīkstu eksperimentēt, man drīkst nesanākt lietas. Tā kā nav jābūt tā, ka viss uzreiz man sanāk par pirmo. Tā man tāda laikam dziļāka atziņa par to visu. Plus arī tas, ka es visu laiku sēžu savā galvā, pats savu kaut kādas limitācijas, visu laiku kaut kādas bailes, kaut ko tur kāds padomās, kas tur nesanās, kas tik vēl šits, un tā kā es laiku kaut kāds atoms, lai vēl nedarītu. Teikt, kaut kā cenšos no tā visa kāpt ārā, samazināt arī tās savas ekspektācijas, un vēl, protams, diezgan lielas ambīcijas, ka to, ko es gribu, tad tīri nemēģināt uz visām pusēm tur izpūsties. Es gribēju taisīt 3 dažādas Instagram kontus, tur par dažādām tēmām, vēl tur TikToks, vēl tur vēl kaut ko. Bet tas viss tā kā mazliet smacē. Un es teikšu, sākot no tās spēles, gan kā beidzot es nonāku pie tādas reducētas domas, ka es izlīšu atsevišķi visu to savu kūku cepšanu, jo tā kā to es gribu atsevišķi kaut kādu brandu. Un tā kā visas savas domas var savā privātajā Instagramā likt, un tā kā man pilnīgi vienalga, ja neviens neskatās, galvenais, ka es esmu izlikusies tur ārā un viss. Jā, tieši tā, jā. Jā, un kā tev ar bailēm, ko es atceros par bailēm? Kaut kā. Es gribu viņus uzzīmēt, tad es gribu viņus animācijā dabūt, tā kā animatizēt. Vai kā to varētu pateikt, dabūt virsū, lai viņi tur kustās, un tad var pārēt, ka šitās man ir bailes, tā viņas izskatās. Jā, bet viņas nav atkāpušās kaut kādā mērā par šo laiku? Es teiktu, ka tas ir darbs, jo viņas jau nekad neatkāpsies. Visu laiku būs kaut kāds lietas, un kaut kā ir bail. Kaut kas tur nesanāks, kaut kas tāds, galvenais vienkārši riet pretī un darīt. Es teiktu, tas vēl tajā veiksmīgi apsēdusies, vēl es domāju un plānoju lietas, un vajadzētu sākt pie darīšanas kaut ko vairāk brīdi. Tā bilde galvā visu laiku tāda izplānot ir. Mums kaut kāda skaidrība ir. Mēs tā kā iepriekš visu laiku visām pusēm. Mēģina kaut kur sagrāt. Jā, super, paldies. Forši, jā, jo, liekas, it kā mēs satikāmies vienu vakaru, vai ne, un kas tur īpaši notiek, bet īstenībā ļoti bieži pietiek tikai ar vienu tādu vakaru, ka tu kaut kas tev savā galvā saklikšķi, un vienkārši, un tad ir tā reakcija, tad ir tā darbība, un tālākās lietas notiek. Tieši tā, tu arī saka, ka tās lietas, kas dzīves taisa, tā mazas atmiņas, jau kaut kāda liela notikumi. Jā. Tieši tā, tas var būt, piemēram, satikts cilvēks, vai, nezinu, tu tur aizgāji netīšām uz kaut kurienu, kaut kas notika netīšām, jā, un tā viena lieta tev var atvērt durvis pārējām lietām. Tieši tā. Jā. Ok, es negribu jūs daudz aizkavēt, bet es gribēju, man bija tā doma izvilkt katrai kārti par jauno gadu. Tik forši. Jā, tas likās tā zīmīgi. Es domāju, ko mēs varētu vēl padarīt, tā kā, tādu. Vienkārši, lai tuliņ būs jaunais gads, un lai izvilkšu jums abām orākulu kārti, katrai atsevišķi. Par ko būs tavs, tātad, Krista, par ko būs tavs jaunais gads? Paldies, cik forši. Teiksim tā, kāda būs tēma? Tuliņās? Tā, es ceru, ka tu redzi. Ok. Beginnings.
Alright. Vai es šo to noskrienošu? Jā. Būs arī ieraksts, bet jā. Ok, ko tu tur redzi? Ko es tur redzu? Nu, es redzu meiteni uz riteņa, balansē, mākoņos un baloni. Un man tāds ir, tā kā, ka tu esi diezgan augstu kaut kur pacēlusies un ka tu esi nonākusi tajos savos sapņos. Es to tā redzu, vismaz tie mākoņi, tie baloni. Un tu jau esi tajā savā sapņu realitātē. Man tā gribas teikt. Un tas beginnings, tā kā, ka tie ir tie jaunie sākumi, tā kā, ka tu ar to riteni brauc. Ka tu ar to riteni brauc pa to savu jauno realitāti, un tev ik pa laikam ir kaut kāds jauns sākums. Nu, ka nav tāds viens liels sākums, bet ik pa laikam tev kaut kas atverās, tev kaut kas noklikšs, tev kaut kas atverās. Un tie ir tie beginnings, kas rada tev to jauno realitāti. Bet tā ir mana interpretācija. Tu noteikti paskaties, tu pati, ko tu tur redzi. Rītīgi forši. Jā, tā kā es teiktu, ka tavs jaunais gads tā tēma būs par jauniem sākumiem. Man patīk tas vārds nevis beginning, sākums, bet sākumi. Tātad daudz jauni sākumi, kas veido to jauno realitāti kopumā. Man šobrīd arī dzīvē ir tā, ka tagad ir tāds mierīgi, pilnīgi, tūlīt būs. Vai ne? Kaut kas jauns, viss, kaut kas noslēdzēs, kaut kam jaunam jāsākās. Bet man liekas, tā ir tā sajūta. Es nezinu, vismaz kā jums, bet man ir tā sajūta, ka tā kā, šitais čūskas beigu gads nobeigsies, un tad būs tas dirga gads, un sāksies kaut kas tāds, reāli jaudīgs, tāds, es nezinu, tas dirgs, un vēl tas ugunīgais zirgs, es varu iedomāties, zirgs tā kā skrien un aulaikšo, un ir tā enerģija, ir tāds jaudīgs, jaudīga enerģija. Man liekas, ka nākamais gads būs tāds baigs spēcīgs visiem. Nu, ja, protams, tu māki viņu izmantot, vai ne? Pēc visas astroloģijas ilzu, vai ne? Un pēc visa pārējā. Jā, bet es domāju, būs forši katram savā ziņā. Rītīgi forši. I'm excited. Jā. Paldies tev. Paldies tev. Labi, es tagad izvilkšu Ilzei. Es ieslēgšu apakaļ ielas brokšanas. Jā, tuņās. Kas tevi sagaida? Tev ir tāda šāda. Embracing. Kas tas ir? Tas ir tā kā attīstīt, vai ne? To varētu tā tulkot embrace. Embrace, attīsti. Es saprotu, kāds vārds nozīmē, bet es nezinu tiešā tulkojumu. Embrace. Nu jā, pagaidi, es tūjos, man nav tagad tulkotājs, man telefons ir. Bet es tā domāju, ka tas ir par embrace, tā kā attīst. Latviešu valodā nav tāds vārds. Nu tā kā, kad tev ir šīs te, es pieņemsim skatos to kārti, tā tuliņās. Nu, te ir mēnesis, un mēnesis arī ir par tādām emocijām un sajūtām, un tas, kas man nāk, ir, kad vienkārši, kad varbūt ļauties tām emocijām, ļauties tam, kas ar tevi notiek, kā saka, nekontrolēt to visu procesu, un arī tāda baigā tāda sievišķā enerģija, tāds, var just viņai tiešām tāds maigums, tāda sievišķā enerģija, tāds, ka iespējams, ja tas ir par embrace, tad embrace your feminine side more. Tā es to teiktu. Jā, un mēnesis, tīri vienkārši par simboliem, mēnesis arī tāds, šīs nav taro, bet mēnesis ir arī par tādām zemapziņu, par emocijām, par jūtām. Šī visa pasaule, tā kā varbūt tev nākamgad tā tēma atklāsies vairāk tieši tas sievišķā daļa, tā, man liekas, mēs spēlē arī runājām, ka tieši tas arī bija tas, kas tev tā kā varbūt pietrūkst, vai ne? Cik es atceros? Bija tā. Jā. Jā, un tad nākamgad tev būs tā iespēja tā kā to embrace, attīst, jā. Pilnveido to sadaļu, jo tā droši vien ir svarīga sadaļa tavā dzīvē, kas vēl varbūt, kur vēl tie dziļumi jāmeklē, kur tu atradīsi kaut ko jaunu priekš sevis. Jā, tas pārāk ar virsģu enerģiju tā kā dzīst. Jo, man liekas, mums katram ir tas iņu un jaņu, tās sievišķais un vīrišķais, un ja tu esi pārāk vienā, tad ir tas disbalans, tad nav
nav dzīvē līdz galam kaut kas līdz galam kārtīgi. Nu, nevis kārtībā, bet nav tas balans. Jā. Bet jā, embrace arī, un ne tikai par to sieviešu, es domāju, embracing, vispār embrace visu. Ja tu gribi kūkas, tad embrace šo, tad uz visu, kas attiecās tiešām tā, kā saka, es, man liekas, apstīšos to vārdu tulkojumu. Man tagad nav pie rokas, bet ko tas reāli, kā var iztulkot latviski to vārdu, bet es domāju, ka tas ir attīstīts. Jā. Iedzīvoties tajā visā. Nu tā kaut. Jā, latviešu tādā ziņā trūks dažu vārdu. Vai ne? Jā. Pilnībā, jā. Jo latviski neskan tik skaisti kā angliski. Jā. Nu labi, un varbūt jums katrai ir kaut kāds, tā kā jūs esat tikai divas, diemžēl, bet ja jums varbūt ir kāds novēlējums uz jauno gadu. Varbūt kaut kāds. Ļauties vienkārši. Ļauties maģijai. Jā, nu message kaut kāds, kas nāk no jums, ko jūs varētu nodot mums, vai arī man, piemēram. Nu, tā kā ļauties maģijai. Man tiešām liekas, tā kā vairāk, nu, ne tik daudz iespringt uz to, kā tieši, un, nu, tā kā uz tādām detaļām, bet tā kā klausīties visumā un tā ļauties, lai kas notiek, un baigi klausīties, ko iekšējā balss saka, intuīcija un kaut kādas zīmes, un tā kā. Un tad arī būs tas viss notiksies. Jā. Tieši tā. Paldies. Tas, kas man nāca prātā, bija vārds būt. Būt šeit, būt tagad, būt tur, kur esi, tur arī esi. Tā nelikt kaut kur uz citu brīdi. Vienkārši šeit. Būt šeit un tagad, jā. Ja tu neesi šeit un tagad, tad tev ir grūti vispār kaut ko izdarīt nākotnē. Nu, jo tu visu laiku dzīvo nākotnē vai pagātnē, tu neesi šeit. Tu beigās nekur neesi. Ja pagātnē nekur nevar izdarīt, nākotnē neaiziet, neesi tagadnē, tad tu vispār esi. Jā. Man liekas, tā ir tāda baigā māksla vispār, nu, to izdarīt. Kad tas, tad, ja tu neprotu. Jā. Jā, tas ir labs atgādinājums, jā. Jā, super. Labi, paldies, meitenes. Vai tev ir kāds novēlējums? Jā, vai ne? Tās pačeneloši, kas man tur nāk. Man laikam nāk tā kā tāds ļaut būt sev. Ļaut būt sev. Atkal angļu valoda. Vulnerable, ievainojamam. Ļaut būt sev ievainojamam, ļaut būt sev dažādam, ļaut būt sev, jā, dažādās tās izpausmēs, kad, nu, nezinu, piemēram, ja ir šis zooms, jā, tad man nav jāiespringst, kā es būšu, kāda es būšu, es esmu, vai ne, tas pats, ko Ilis teica, būt tagad, tad būt man. Neiespringt par to, nedomāt, ka man tur jābūt kaut kādai konkrētai, neizpatikt citiem, tā kā būt sev, un tad, kad tu esi tu, tad arī citi jūt to, un viņiem tieši tas norezonē, tieši tas, ka tu esi tu. Jā. Tā kā vairāk saslēgties ar to savu būtību, nedomājot, ko citi par to domā. Jā. Lai notiek. Lai top meitenes, jā, lai es arī novēlu jums priecīgus foršus svētkus, nesteidzaties, izbaudiet, jā, izbaudiet, vienkārši sajūtiet, kāds ir gada beigas, jā, sarakstiet varbūt tiešām kaut kādus mērķus, salieciet varbūt kaut kādas atklāsmes par šo gadu. Nu jā, tā, lai tas gads nav tikai par ēšanu, par svinēšanu vai par kaut kādām dāvanām, bet lai tas ir tiešām tāds posms, kur jūs varat atzīmēt, kur es izdarīju šo, es eju uz šo, un jā, lai tāds foršs iekšējā sajūta. Paldies, Tamieši. Tev tāpat. Paldies. Jā, paldies. Jā, žēl, ka nebija visas, protams, bet nu nekas arī šādi ir forši. Tā kā, jā. Nu labi, nekavēšies vairāk, tad jau lai jums foršs gads, un jā, un varbūt tiekamies. Jā, nevajag. Jā, labi. Paldies. Tev čau. Čau.